Par ko es šeit? Par labāko bloķētāju marta mēnesī. Un kuru reizi jau? Trešo. Esmu šeit par labākās servētājas titulu nopelnīšanu 3. līgas sieviešu konkurencē. Kā labākā bloķētāja līgā. Un kuru reizi jau? Trešo reizi. Es esmu šeit, jo pirmajā sieviešu līgā izcīnīju rezultatīvākā spēlētāja titulu. Un pirmo reizi? Jā. Pār labāko uzbrucēju sieviešu 3. līgā. Un kuru reizi jau? Uzbrucējs būs 2. reize un laikam 3 reizes pār bloku. Labākais servētājs 4. līgā. Un kādas sajūtas šeit atrasties? Īstenībā labas. Jā. Protams, gribētos savā līgā vairāk, bet kā sanāca, jā. Es esmu priecīgs, mazliet satraucies, gandarīts. Interesanti, forši redzēt citus kolēģus no citām līgām. Brīnišķīgi. Man tāds jūtas, ka es tiešām šo esmu nopelnījusi. Un ir superīgi, kad ir arī šāds pasākums, kas savā ziņā to atalgo, kas nav tikai statistikā. Un no kuras komandas esi? Talavija. Un kā iet komandai? Baigi labi. Komandai iet ļoti labi. Kopvērtējumā esam 4. patreiz, tā kā tagad uz play-offiem. Interesanti, bet esam noskaņoti cīnīties līdz galam. Tā komanda, kurai palīdzēju, īsti nezinu. Mums, esam tikuši play-offos 3. līgā. Cenšamies, cīnīsimies par uzvarām. Esam play-offos. Gaidām labāko rezultātu no sevis. Šajā sezonā mēs play-offā netikam, bet komanda turpina savu darbību un iet pie nākamām uzvarām. Un kā nonāca šeit? 4. līgā 2 reizes sanāca palīdzēt citai komandai uzspēlēt un sanāca sasarvēt. Un kādas ir tavas prognozes par play-off finālu? Par finālu? Mēs tur būsim. Es ļoti ceru, ka mēs būsim, ja ne finālā, tad vismaz par 3. un 4. vietu, ka mēs spēsim pacīnīties. Es domāju, ka finālā tiks Namais ar Ulbulku. Par finālu man pašai ārkārtīgi interesē. Man kā Mārupas komandas spēlētāji gribētos, protams, lai mūsu komanda kāpj arvien augstāk. Bet es domāju, ka nākamās spēles būs interesantas. Tur būs ļoti svarīgi redzēt, kurš uzvarēs. Ja skatoties savā līgā, gribētos tiešām tikt pašiem finālā. Cīnīsimies līdz pēdējiem, neko neatdosim. Es domāju, ka būsim finālā. Uzvarēsim, protams.